Reiz kādā dienā no kosmosa atlidoja kāds džekiņš Adidas kreklā un viņu sauca Pacants. Pacants izdomāja, ka varētu kaut ko izdemolēt un uzspridzināt. Tā viņš no lauku teritorijas nokļuva pilsētas teritorijā. Viņam bija līdzi kabatās daudz dinamītu, un to viņš pielietoja, spridzinot daudzas mājas, kuras viņam nepatika. Tad viņam pa galvu iebliez kāds ķieģelis, kas bija atsprādzis no mājas, un pēkšņi Pacants izmainījās un kļuva labs un maigs. Viņš ilgojās pēc mājām, kas bija kosmosā. Atpakaļ ejot, viņš ieraudzīja dažas mājas, kas bija uzspridzinātas, bet viņš nezināja, ka pats to vien ir izdarījis, tāpēc viņš ķērās pie māju celtniecības. Nedēļas laikā Pacants salavoja visas mājas un balvā par to ieguva mobilo telefonu, ar ko viņš pazvanīja uz kosmosu, lai atrauc viņam pakaļ un aizved uz mājām, kas ir kosmosā.